Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagzdiņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies jau 18. rubrikas darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Es nesot pastāstījis par vienu no saviem izpausmes veidiem, proti dzeju. Un patiešām, dzeja bija tieši tas, ar kur es sāku savas radošās izpausmes. Jau bērnībā es sacerēju dažādas pikstiņas, pantiņas, dzejolīšus, tie bija par sunīšiem, kaķīšiem un citiem zvēriņiem, un 12 gadu vecumā sāku tos apzināti pierakstīt. 14 gadu vecumā, kad es salauzu kāju, es vienu no saviem dzejoļiem par savu lausto kāju uzdāvināju Liepājas slimnīcas ķirurgam, jaunajam un skaistajam Mārim Ozoliņam, kurš toreiz teica, varbūt, ka viņš dienās varēs lielīties, kā ārstējis slavena dzejnieci. Nezinu, vai viņš tā dara, bet jebkurā gadījumā šad un tad kāds dzejols mani apciemo, jo īpaši dāsni tie nāca studiju laikā, kad bija salauzts sirds un kaut kur vajadzēja tās emocijas likt. Tagad es rakstu dzejoļus daudz retāk, atnāk šad un tad, bet jebkurā gadījumā viss mans dzejoļus var iedalīt 3 kategorijās. Pirmā ir bērnu dzejolīši, otrā lausto siržu dzejolīši un trešajā veltījuma dzejolīši. Un šad tad mani var redzēt arī kādā dzejas pasākumā, piemēram, jau vairākus gadus braucu uz Skodu Lietuvā, kur mēs latviešu dzejnieki uzstājamies latviski, un mūsu teksti tiek pārtulkot lietuviski vai žemaitiešu valodā. Un pavisam nesen bija festivālā Madara, kur arī skaitīja savu dzejoli. Nu tad ieskatam viens mans bērnu dzejolīts. Sauc Ķērkatu Labrīts. Kajaks šķoba knābi, uzbrēc kājai čau! Ko tik skābu ģīmi rādi, priecīgāka nav? Pats tu skābais esi, iekrit acē pūka man! Kājai atbrēc šerpi, rādot mēli labrītam. Nu tā es izpaužot dzejā. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!